Labrīt! Mēs jau tūlīt dosimies, bet mums rītdien atkal ir sacensības, tā kā šodien mēs atkal gatavosimies sacensībām. Kā mums gāja pagājušajās sacensībās, to es pastāstīšu, kamēr ir šis video. Un šodien kādam īpašam zirdziņam ir svētki. Tā kā mums vajag nopirkt visu kaut ko arī kūkai. Nu jā, kaut kā tā. Ok, ātrais grāmatu updates. Šobrīd es lasu šo te, Powerless. Grāmata ir, īsāk sakot, ja jums patīk bada spēles, tad iesaku. Pirmā daļa ir ļoti laba. Tagad es šodien sāku lasīt otro daļu. Tā ir triloģija. Ir arī trešā daļa, tā kā pirmo un otro daļu es jau biju lasījusi pagājuši gadu, bet nesen izgāja trešā daļa, tāpēc es domāju, es pārlasīšu, lai atcerētos visu, un tad lasīsim trešo daļu. Nu jā, tā kā es izlasīju pirmo, līdzīgi kā bada spēlēm, ir bagātie, ir nabagie, ir elite, kuriem ir visādas spējas, un tad ir cilvēki ar mazākām spējām vai bez spējām, kuri pārsvarā tie arī ir tie nabadzīgie. Nu jā, un notiek spēles katru gadu, kur arī izlozē cilvēkus, bet šoreiz ir tā, ka paši cilvēki izdomā, ko viņi sūtīs. Tā kā, ja tu, piemēram, dzīvo pie nabadzīgajiem, tu vari iebalsot citu nabadzīgo. Nu jā, un iebalso vienu meiteni, un tad viņi nokļūst tajā pasaulē, un tur ir divi brāļi. Viens ir troņmantinieks, un viens ir tā kā viņu taisa par viņa slepkavoju, ges. Nu, snāk, ja karalim kaut kas nepatiks, viņš pasūtīs savu brāli, lai tos cilvēkus nogalina. Nu jā, bet viņi vēl nav karaļi. Jā, tur ir princis un ir, nu, it kā viņš arī ir princis, bet, nu, viņš netiek taisīts, ka viņš būs kādreiz karalis, nē. Nu jā, principā grāmata ir par kaut ko tādu. Jā, otro daļu sāku šodien. Es jau izlasīju 100 lapusītes, un te ir tikai, man liekas, 400 lapusītes, tā kā es šito jau 4 dienās apēdīšu. Es šobrīd esmu apņēmusies, ka es dienā izlasu 100 lapuses. Nevienmēr man tas sanāk, citreiz izlasu vairāk, citreiz mazāk, bet principā, jā, es cenšos 100 lapuses dienā. Jā, jo man bija uzdācis kaut kāds, ka vispār man grāmatas nelasījās, tad man prieks, ka es paņēmu šīs te rokās, jo tagad man atkal ir aizgājis. Nu jā, labi. Tas arī viss. Brauksim tagad iepirkties, pirkt visu kaut ko kūciņai. Tā kā ātrais updates, ko es nopirku Limeratai. Jā, nospēlēju. Limeratai šodien ir dzimšanas diena, viņai paliek 4 gadiņi. Tā. Brīnumainā kārtā nebija parastu svaramo burkānu, tāpēc viņai paņēma tos mini graužamos burkānus. Zinu, ka šitie ļoti zargiem garšo, viņi, protams, ir dārgi, bet es gribēju viņai burkānus. Tātad viņai nopirku abolīšus un pamēģināsim, vai viņai garšos banāni. Zirgiem, nu, drīkst banānus, bet es nekad neesmu devusi. Man liekas, ka es nekad neesmu devusi. Grifonams esmu, bet Grifons ir, nu, viņš ir izvēlīgs, ja nepatīk banāni. Limeratai, man liekas, es neesmu. Varbūt kādreiz kāds ekskursants ir devis, bet es ne, un pamēģināsim. Un vēl nopirkt cepurītes un numuriņu. Jā. Redzēsim, ko Limerta teiks. Nu, labi, viņa nav bailīga, es domāju, no balona viņa nebaidīsies par cepurītiem. Es nezinu, vai mēs viņas izmantosim, bet vismaz man ir. Tā ka jā, šodien Limertai aprit 4 gadiņi. Pilni 4 gadiņi. Ak, Dievs, viņa jau ir liela. Ok. Iesim, es domāju, sākšu ar bokšu tīrīšanu, tad paņemsim Donnu, un Limeratu mēs paņemsim pašu pēdējo. Jā, vismaz tāds ir plāns. Es atnāku uz stalli, un es tikko tā pārbijos, ka, kamēr manis nebija tur noticis kaut kas traks. Tāpēc, ka viss tā kā Aleksas apauši tīrāmie ir uz zemes, viss, kas bija uz tā pakaramā, ir uz zemes, un tad kā? Kas notiek? Kas vispār tā notika? Spiez no Valdim, protams. Izrādās, nu kā, viņi man teica vakar, bet, nu, es kā parasti aizmirsu. Viņi govis dzina. Un kā man Limerata un Aleksa paliek ārā. Nu, vot, un tad, nu,
nevar dzīt govis, ja tur ganās zirgi, nedod Dievs vēl nobīsies, kāds aizskries pie zirgiem, vai zirgi vispār aizskries prom, nē. Tāpēc zirgu sieviet iekšā. Un tā kā tā ir limerata, jā, limerata tad iet savā boksī, jo viņa ir aizvērta šidan ciet, viņa nevar izlikt ārā. Donnu ieliek Aleksas boksī, Donna mierīga ir. Un Grifons iet savā boksī, un tad Aleksu vai nu kāds patur, vai viņu piesien. Jā. Nu, un izrādās, ka Donna ar savu garo kaklu vienkārši izdomāja, ka viņa no pakaramiem visu noņems. Viņa noņēma savas un limeratas mantas, un tad no Aleksas pakaramā viņa arī visu noņēma. Bet es tikko nobijos, ka varbūt te kāds ir ieskrējis, vai zirgi ir izmukuši, vai vēl tur kaut kas. Bet nē, viss ir labi. Jā, ok, jāsakārto. Tā nu boksīšus es iztīriju. Tīri boksīši. Gribēju jums parādīt jaunumu, kas man ir. Man ir puķu dobīte. Es ļoti gribēju, lai šeit ir puķu dobīte. Tāpēc, man likās, tāds tukšums. Un tagad te ir smuka puķu dobīte. Cerams, ka visas puķītes sauks un ieaugs un te būs smuki. Pagaidām viņas ir maziņas, bet te ir visādas puķītes, tā kā nebūs tikai zaļš, te būs viss kaut kas. Jā. Bet man vispār patīk, kā šeit viss lēnām aug un attīstās. Tāpēc, ka, ja jūs paskatītos manus vlogus, man liekas, pirms gada, nu labi, es speciāli nerādīju, bet principā te bija trubas un, jā, bet tagad ir puķu dobīte. Un tur, kur ir jāšanas laukums, tur bija purvs. Un tagad ir jāšanas laukums. Tā kā forši. Man patīk skatīties, kā viss lēnām attīstās. Tas ir ļoti, ļoti skaisti. Un labi, es domāju, sanesīšu Donnas inventāru, un tad mēs iesim šodien pakordosim Donnu. Jo viņam strādājusi jau 2 dienas, un tad šodien ir tā diena, kad viņi ies man kordiņā. Nu jā, sanesam inventāru. Reku mītenītes guļ Limerata un Doncis. Viņām labi. Ja zirgi guļ, tas nozīmē, ka viņām viss ir kārtībā. Doncis Poncis iet strādāt. Man liekas, ka Aleks viņa arī gulēja, tāpēc, ka es paskatījos, viņai arī sāns ir sienā. Tā kā, nu labi, Grifons nekad neesmu redzējis, ka viņš aplokā gulētu. Tā kā, ja es viņu ieraudzītu aplokā guļam, es būtu šokā. Bet ķēvītas, jā, ķēvītas guļ, viņām ļoti, ļoti patīk. Viņas aiziet tur sienā gulēt. Nu, Donna gulēja dubļos, nu labi, ne dubļos. Tur jau nav tik mitrs. Nu, smeltīs viņa gulēja. Bet jā, ja zirgi guļ, viņiem viss ir ļoti, ļoti labi. Mums beidzot Doncim ir daroši iemaukti. Paskatieties, cik skaisti. Un galvenais, šī firma man šobrīd ir no 4 zirgiem 3 zirgiem. Šīs firmas iemaukti. Nu, man ļoti, ļoti patīk. Un Donnai šī ir daroši iemaukti. Šī tranziņai arī perfekti dara. Tā kā super. Un tie ir X-full. Vispār runājot par Donnu, ir izsludināts Nacionālā dārguma pieteikšanās, un mēs domājam, varbūt aizvest Donnu, bet mēs vēl domājam. Jo Nacionālais dārgums ir braucamo zirgu skate, un Donna ir braucamais. Nu, paskatieties. Un priekš braucamā viņa ļoti smuka, skaista ķēve. Nu, protams, gaitas viņai ir tādas, kā ir, bet braucamais tips viņai ir ļoti labs. Liela, skaista, ar spēcīgām kājām, platešām krūtīm. Paskatieties, cik viņai ir lielas krūtis. Jā, tā kā padomāsim, varbūt Donnu aizvest uz Nacionālo dārgumu. Vispār runājot par Nacionālo dārgumu, Nacionālais dārgums ir līdzīgs princips kā Rudens pērle. Rudens pērle ir sporta zirgiem, tad Nacionālais dārgums ir braucamā tipa zirgiem. Un, jā, Donna mums ir braucamais zirgs, tā kā Donnu varētu aizvest un pieteikt Vaislas ķēvju klasē. Tā ir Donci Ponci viss. Nav man baigi laika filmēt, tāpēc, ka, ja es gribu Limertai iedot kūgu, tad man Donci vajadzēja paņemt ļoti lielā ātrumā. Jā, Doncis nav apmierināts par to, bet nu nekas. Doncis ir paņemts, tagad ievedīsim Limeratu, tad sanesīsim Limeratai inventāru un sākumā mēs paņemsim Limeratai treniņu. Lai gan man nav baigi daudz laika, tā kā tas treniņš nebūs liels, bet arī nav slikti, tāpēc, ka viņai ir dzimšanas diena šodien. Nu, ja, un tad dosim viņai kūku. Lūk, manu mūžo mīļā dzimšanas dienas gāviļniece. Skaista meitene. Labi, viņa visa dubļos. Tā kā man ir pa lielam stunda līdz atbrauc meitenes. Es nezinu, kā es visu paspēšu. Bet labi, es paspēšu. Bet jāiztīra viņa ļoti, ļoti ātri. Dā, meitene. Kā vienmēr, kad vajag ātrāk, nekas nesanāk.
Limaratai iemauktiem bija pazudusi astotnieka siksna. Gāju meklēt astotnieka siksnu, pēc tam puiši dzina ārā govi, te man vajadzēja atkal gaidīt. Nu jā, tagad man ir 45 minūtes, lai paspētu treniņu. Nu izskatās, ka kūka viņai būs uz vakariņām, tāpēc, ka es fiziski tagad nevaru paspēt viņu apsveikt dzimšanas dienā. Bet nu vismaz treniņu mēs uztaisīsim un, nu jā. Tikko mums bija ātrā iesilde, Limarata tur pūš un sākās lietus. Tikko saulīte spīdēja, tikko bija diezgan karsti un atkal ir lietus. Kas vispār notiek? Ir gandrīz maija vidus. Kāpēc ir lietus? Kur ir silts laiks, saulīte? Es neatceros pēdējo maiju, kurš ir bijis šitāds.
piekusu. Palaikājām ar retiņu. Nu, viņa, protams, uz beigām nogurs, bet tāpat man ļoti patīk, kā mēs izlacām. Iedevu Viktorijai atsoļoties. Nu, Reta man mācās, un kā savādāk labākais veids, kā iemācīt viņiem pierast pie citiem jātniekiem, ir atsoļoties. Un Viktorija, es saskaitīju, viņa ir 3. reizi jau uz Limeretas. Neviens cits jātnieks nav bijis 3 reizes uz Limeretas. Viktorija ir. Tā kā, jā, ļoti forši. Gudra man ķēve. Ļoti gudra. Nu, Anna un Dārta jau ir atbraukušas, bet Dārta man mazgā šodreiz furgoni, jo pagājušais Vika to darīja. Un Vika mums sago Aleksiņu. Lūk, mazās čiepas. Un Anna ņemas ar grifīti. Jā. Tīra nadziņus. Aiziesim paskatīties, kā Dārtai veicas. Dārta mazgā mūsu furgoniņu. Paskatīsimies, kā viņai veicas. Nu, cik tālu tu esi jau tikusi? Līdz Varotavai. O, super. Jā, nu šito arī nobars raku. Jā. Un tad noskalo, lai pēc tam tur tīru ūdeni mazgā. Un šītien tev vairāk raku vajag, kas nedaudz pabarzu, tad atkal ir. Nu, bet neko. Es saku, katru reizi nomazgās un tad ļoti, ļoti daudz tīrāks un foršāks. Un pēc tam paņemsi slotu, izslaucīsi šitam tā. Vai kur Anna ar grifonu iesoļojas? Tur ir Viktorija ar Aleksu un Dārta pabeidz pēdējos darbiņus piekabē. Vika mazgā un tīra kājasargus rītdienai. Paskatieties, kur Hugo mums ir iekārtojies. Čau, Hugo boss! Tā, nu es tūlīt sākšu pīt grifonam, kur meitenes tīra inventāru mazgā un smērēs. Un tur ir Dārta, kas pina Aleksai bizītes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Limereta. Happy birthday to you. Liekas, viņai tas banāns interesants liekas. Varētu būt kaut kas jauns. Viņai garšo. Zinās, ko varēs likt? Ne zāli, ne kūku. Bet blakus zāli, madara. Jauno pagaršoju, tagad zāli. Laikam par daudz visādu garšu. Nabaga donna. Nabaga zirdzi. Tev ir diēta. Limereta ēd savu dzimšanas dienas kūciņu. Bet vēl liekas, banāns nav viņas favorīts. Nu šīm abām ķēvītēm viss ir izdarīts, vakariņas iedotas. Tikko ielēju ūdeni. Siens viņām ir, viņi vienkārši viņu ir izandījuši, bet tur ir siens. Vienkārši izskatās, ka nav, bet tur ir. Šodienai taču pietieks. Tad rītdien varēs ievest. Nu, ja viņas apēdīs to, kas tur ir, tad varēs ievest jaunu rulli. Nu, arī zirdziņi, kas ir iekšā, ēt vakariņas. Ja es parādīšu, kāds grifonam mums sanāca bumbulīši, tad ir skaisti. Un, protams, viņam ir arī astīte sapīta. Grifā, pagaidi. Lūk. Un Dārta pagājušajās sacensībās dabūja tādu spreju, kas ir pret kasīšanos, kas mums īstenībā ļoti nodara. Un tagad mēs grifoniņam liekam. Un, teiksim tā, man liekas, ka strādā. Man liekas, ka tas ir fakes, bet izrādās, ka laikam, ka strādā. Jā, un aiziesim Aleksiņai paskatīties bizītes. Nu, Aleksai te jau sāk pajukt. Es atļauju, lai Dārta šoreiz taisa. Nu, tad ir tā, kā ir, bet, nu, neko saspraudīsim ar spraudītām, jo reku šitas jau ir izgājis ārā. Jāpasaka meitenēm, lai paņem rīt spraudītas. Un, jā, tad tiksim kārtībā, skaidrībā ar visu. Nu, es arī došos jau uz mājām. Šis video atkal, laikam, sanāca neliels bardaks, bet, nu, nekas.
labi, paldies, ka noskatījās šo video. Neaizmirsti uzspiest laiku un ierakst kaut ko komentārā, ja vēl neesi to izdarījis. Un noteikti piesako man. Neaizmirst arī to izdarīt. Nu labi, atā! Atbraucu uz mājām, tikai tagad atcerējos, ka es jums neizstāstīju, kā tad manām meitenēm gāja iepriekšējās sacensībās. Well, gāja labi. Priekš pirmajām sacensībām vispār labi. Ir dažas kļūdiņas, bet standarts, tas normāli. Tas ir ikdiena, tas ir normāli. Viktorijai nedaudz nobijās, kā pirmajie mači bija, tāpēc bija kļūdiņa, un Aleksa nobijās. Un tad Aleksa vienkārši pašāva garām kārtiņām. Bet neko pēc tam Viktorija saņēmās, izgāja viss labi. Dārta ar Aleksu superīgs 50 cm maršruts. Vienkārši perfekti. Super. Vienīgais tā kā Aleksa ir tās elpošanas problēmas, viņa mēdz aizelsties. Es viņām visu laiku saku, ejiet labāk no rikšiem. Jo, kad no rikšiem, tad Aleksa neaizelšas. Nu, vismaz ne tik ļoti kā no lekšiem. Un jā, viņa gāja no rikšiem. Nu, protams, kur ir 2 šķēršļi, piemēram, pēc kārtas, kur nevar fiziski pārvest uz rikšiem, tur ir jāiet no lekšiem, tur viņa gāja arī no lekšiem, tā kā Dārta ar Aleksu vispār tur bija perfekti. Viena no Annām ar Grifonu, nu, tur bija tā interesanti, bet, nu, vienkārši Anna tajā brīdī neatradās uz zirga, viņa domās atradās kaut kur citur, bet viņa saprata savu kļūdu, es ļoti ceru, un ka rītdien viņa nepieļaus tādu kļūdu. Un otra Anna ar Grifonu vispār arī ļoti perfekti, ļoti skaisti, super. Nu jā, un, nu, tad Grifona meitenes man jau rītdien laiks 60 centimetrus. Man neliels stresiņš, bet es domāju, tur būs viss kārtībā. Redzēsim, kā būs, nu kā būs. Jā, bet es domāju, ka tur viss būs labi. Dārtu ar Aleksu, es saku, ja tur būtu krustiņu maršruts, es laistu viņus uz krustiņu maršrutu, bet tur nav. Tur ir vadība 2 fāzēs, kur 2. fāzē ir krustiņi, un tad ir 60. Un, nu jā, Aleks ar savu elpošanu, es nevaru viņu palaist uz 60 šobrīd. Jo, ja viņai paliks slikti maršruta vidū, viņa vienkārši noslaucīs visu, un tur nebūs forši ne jātniekam, ne zirgam. Tāpēc labāk, lai iziet man Dārta vadību ar tiem 4, man liekas, tur būs 4 krustiņi, un tad mēģinās iet no laikšiem. Viņas nav gājušas maršrutiņu, nu 4 krustiņi pēc kārtas laikšos, viņas treniņos jā, sacensībās nē. Tad arī būs interesanti, paskatīsimies, ko teiks Aleksa, ko Dārta. Redzēs, kā tur būs. Nu jā, un Viktorija man iet vadību. Tā kā jā, es domāju, ka būs labi rītdien. Nu labi, tagad noteikti viss.